Iedomājies tādu kā laika mašīnu, bet noregulēt nevis uz dinozauriem, bet, teiksim, lai atrastu pašus pirmos eiropiešus. Mēs lidojam garām Romai, Akropolei, pāri Stonehengei. Atpakaļ laikā, kad ledājs tikko atkāpies. Tālu pagātnē. Un, kad atverās durvis, mēs gaidām ieraudzīt kādu, izmirušu cilti, bet avoti rāda, ka mums pretī skatās cilvēki ar pārsteidoši pazīstamām sejām. Gandrīz kā spogulī skatītos. Tieši tā. Mūsdienu latvieši. Jā, un tas nav nekāds patriotisks pārspīlējums. Tas, principā, ir fakts, ko apstiprina jaunākie ģenētiskie pētījumi. Tiešām. Izrādās, ka latviešu un, starp citu, arī lietuviešu asinīs ir saglabājies Eiropas senāko iedzīvotāju. Mednieku vācēju. Jā, mednieku vācēju ģenētiskais kolds un tādā koncentrācijā, kāda nav principā nekur citur kontinentā. Pārējā Eiropa šo mantojumu lielā mērā ir zaudējusi. Tātad šodienas saruna ir par to, kā latvieši kļuva par sava veida dzīvu ģenētisko muzeju. Kā tas vispār bija iespējams? Tā ir mūsu šodienas misija. Balstoties uz pieejamajiem avotiem, atrisināt šo ģenētisko detektīvu stāstu. Kā tauta, kas atrodas pašā Eiropas krustcelēs, spēja palikt, kā tāda izolēta sala. Un pierādījumi ir mūsos pašos? Jā, pierādījumi ir paslēpti mūsu šūnās, un tie liek pārskatīt ļoti daudzus priekšstatus par Eiropas vēsturi. Labi, sāksim ar pašu vidi, ar ģeogrāfiju. Tā šķiet pilna pretruna. Jā, paradoxāla. No vienas puses te ir Baltijas jūra, Daugava, senais ceļš no varieģiem uz grieķiem. Tam vajadzēja būt kā caurstaigājamam pagalmam. Absolūti. Loģiski būtu pieņemt, ka šeit vajadzētu būt īstam ģenētiskam kokteilim. Slāvi, skandināvi, ģermāņi, visi sajaukušies. Un to arī zinātnieki gaidīja, vai ne? Tieši to, bet atklājās kas pavisam cits, jo šķiet darbojās otrs faktors. Needzamā siena. Jā, necaurējami meži un purvi, tāds kā dabisks filtrs, kas atsījāja jebkuru ienācēju plūsmu. Un ko tad šis filtrs ir saglabājis? Avotos minēts, ka mūsu DNS ir Eiropā augstākā rietumu mednieku vācēju gēnu koncentrācija. Pagaidi, kas viņi īsti bija? Ar ko viņi atšķirās no tiem, kas nāca pēc tam? Viņi ir Eiropas pamatiedzīvotāji vistiešākajā nozīmē. Tie ir cilvēki, kas šeit ienāca tiklīdz ledājs atkāpās. Pirms kādiem 10–12 tūkstošu gadu. Ārkārtīgi sen. Un viņu ģenētiskais portrets bija fascinējošs. Visticamāk tumsnēja āda, bet gaišas bieži vien zilas acis. Ak, Dievs, tiešām? Jā. Viņi bija tie, kas apdzīvoja visu Eiropu. Pirms apmēram 8000 gadu no tuvajiem austrumiem sākās lielais zemkopju migrācijas vilnis. Tātad tieši zemkopļi mainīja spēles noteikumus? Pilnībā. Viņi atnesa līdz lauksaimniecību, apmetnes un savus gēnus? Protams, savus gēnus, kas pakāpeniski pārklāja to seno mednieku mantojumu. Tāpēc šodien, teiksim, Francijā vai Vācijā, no šiem pirmajiem eiropiešiem ir palikuši vien kādi 10–15% gēnu. Bet Baltijā? Bet Baltijā šis senais slānis ir saglabājies nesalīdzināmi biezāks. Mēs esam vistiešākie šo pirmo eiropiešu pēcteči. Tie, kas palika savās mājās, kamēr pārējā Eiropa mainījās. Labi, tātad pamats ir šie senie mednieki, bet stāsts ar to nebeidzās. Avoti norāda uz milzīgu drāmu, kas atklājās pētot vīriešu Y-chromosomu. Jā, tur ir redzama divu lielu spēku sadursme. Lai to saprastu, ir jāskaidro, kas ir haplogrupa. Paskaidro, lūdzu. Vienkāršoti sakot, tas ir kā sens ģenētisks klāns, tāds kā dzimtas uzvārds, kas tiek nodots no tēva dēlam tūkstošiem gadu. Un tas ļauj izsekot migrācijām. Tieši tā, un Latvijas teritorijā sadūrās divi šādi milzīgi klāni. Un kādi tad tie bija? Pirmais ir R1A, tas ir klasisks indoeiropiešu marķeris. Tie bija tās augstās auklas keramikas jeb. Kaujas cirvu kultūras? Jā, kaujas cirvu kultūras pārstāvi. Viņi apmēram pirms 5000 gadu ienāca Eiropā no stepēm, viscitamāk no tagadējās Ukrainas teritorijas. Lopkopi, karotāji. Un viņa atnesa valodu? Pats galvenais. Viņa atnesa pirmvalodu, no kuras vēlāk attīstījās arī latviešu valoda. Labi. Un otrs spēks? Otrs ir N1C. Šī haplogrupa ir kā ceļazīme, kas norāda uz austrumiem, uz Urāliem, pat uz Sibīriju. Tātad mūsu radniecībā ar somiem un igauņiem? Jā, tās ir mūsu somugru pēdas. Šī līnija Latvijas teritorijā ienāca vēlāk. Un šeit,
Šeit sāks lielā mīkla, kas zinātniekiem ilgi nedeva mieru. Un proti? Parasti, kad šī Sibīrijas N1C haplogrupa ienāca jaunās zemēs, piemēram, Somijā, Igaunijā, notika valodu maiņa. Loģiski. Ienācēji atnesa savu valodu? Jā, ienācēji atnesa savus gēnus un savu sumugru valodu, kas nomainīja iepriekšējo. Bet Latvijā notika kaut kas, kā tāda sistēmas kļūda. Kā tas izpaudās? Gēni ienāca un sajaucās, bet valoda palika indoeiropeiska. Baltu valoda. Izskatās, ka vietējā baltu kultūra bija tik spēcīga, ka tā tos ienācējs vienkārši pārstrādāja. Paņēma viņu gēnus, bet lika runāt savā valodā. Neticami. Labi, tātad vīriešu stāsts ir par kariem un migrāciju, R1A no vienas puses, N1C no otras, bet kas notika ar sievietēm šajā lielajā tautu staigāšanā? Nemaz. Un te detektīvu stāsts izdara strauju pagriezienu. Analizējot sieviešu, jeb mitohondriālo DNS. To, kas tiek mantota no mātes meitei? Tieši tā. Un tur atklājas pilnīgi cita aina. Tā ir neticama stabilitāte. Stabilitāte? Jā. Kamēr vīriešu līnijas atspoguļo migrācijas iekarojumus, sieviešu ģenofons Latvijas teritorijā ir palicis, gandrīz nemainīgs tūkstošiem gadu. Ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē, ka ienācēji, gan tie indoeiropiešu karotāji, gan vēlākie migranti no austrumiem, viņi nevis iznīcināja vietējos. Bet apprecēja vietējās sievietes. Jā. Viņi apņēma par sievām vietējās sievietes. Un šīs sievietes, audzinot bērnus, nodeva viņiem ne tikai savus gēnus, bet arī valodu, tradīcijas, visu. Valodu, tradīcijas, piederības sajūtu šai zemei. Šis Baltijas mātes vairogs izrādījās spēcīgāks par jebkuru iekarotāju armiju. Tas ir apbrīnojami. Un šī stabilitāte šķiet atspoguļojas arī valodā. Avotos latviešu valoda tiek saukta par dzīvu fosīliju. Jā, un tā nav tikai skaista metafora. Lingvisti ir pierādījuši, ka no visām dzīvajām Eiropas valodām tieši latviešu un lietuviešu valoda ir, saglabājis visvairāk līdzību ar seno indoeiropiešu pirmvalodu. Kurai tuvākā radiniece ir sanskrits, vai ne? Jā, sanskrits. Kad latvietis saka vārdus dievs, saule vai uguns, tie skan ļoti, ļoti līdzīgi tam, kā tie skanēja pirms 3 vai 4 tūkstošiem gadu. Wow! Kamēr citas valodas laika gaitā vienkāršojās, mūsējā, gluži kā tā muša dzintarā, saglabāja ļoti arhaisku gramatisko struktūru. Tātad ģenētiskā unikalitāte iet roku rokā ar lingvistisko. Mazāka sajaukšanās nozīmēja arī senākas valodas formas saglabāšanu, bet vai tas nozīmē, ka mēs bijām tikai tādi pasīvi saglabātāji, kas slēpās mežos? Noteikti nē. Jo avotos ir norādes arī uz kaut ko daudz agresīvāku. Baltijas vikingiem. Tieši tā, runa ir par kuršiem. Tas ir vēl viens slānis mūsu DNS, kas bieži tiek aizmirsts. Mēs esam pieraduši domāt par vikingiem no Skandināvijas. Jā, bārdaini vīri ar ragainām ķiverēm. Tieši tā, bet vēstures avoti arheoloģija viss liecina, ka kurši bija nemazāk biedējoši jūras braucēji un, lopītāji. Viņi kontrolēja tirzniecības ceļus Baltijas jūrā un regulāri siroja Dānijas un Zviedrijas krastos. Leģendārā lūkšana no viduslaiku Dānijas baznīcām. Dievs sargi mūs no mēra, uguns un kuršiem. Precīzi. Tātad mēs nebijām tikai pasīvi upuri, kas slēpās purvos. Mūsu senčos bija arī nopietnas plēsēja instinkts. Absolūti. Un šis faktors spēja agresīvi aizcauties ir ļoti svarīga daļa no izdzīvošanas pūzles. Tas izskaidro, kāpēc šīs mazās ciltis netika vienkārši noslaucītas no zemes virsmas. Bet tad pienāca laiks, kad glābiņš nāca nevis no spēka. Bet no vājuma. Paradoxāli, bet jā. No apspiestības. Runa ir par krustnešu un vācu baronu laikmetu. Tas gan izklausās pretrunīgi. Kā 700 gadus ilga sveša kundzība varēja palīdzēt saglabāt genofondu, nevis to iznīcināt? Tas ir viens no lielākajiem vēstures paradoksiem. Vācu krustneši un vēlāk baroni, viņi izveido ļoti, ļoti stingru sociālās segregācijas sistēmu. Bija kungi un kalpi? Jā. Bija kungi vācieši un bija kalpi latvieši, jeb nevācieši, undoiši. Un starp vācu muižu un latviešu sētu bija tāda neredzama, bet gandrīz nepārvarama siena. Un šī siena neļāva abām grupām sajaukties.
Tieši tā. Latviešiem bija aizliegts dzīvot pilsētu centros, viņi nevarēja kļūt par pilntiesīgiem amatniekiem ģildēs un, pats galvenais, laulības starp vācu aristokrātiju un latviešu zemniekiem bija praktiski neiespējamas. Un šī sociālā netaisnība, kas ilga gadsimtiem, būtībā kļuva par glābšanas riņķi genofondam. Mākslīga izolācija? Jā. Mākslīga izolācija, kas neļāva senajam ģenētiskajam kodam izšķīst vācu gēnu jūrā. Ja vācieši būtu iztenojuši aktīvu asimilācijas politiku, kā to darīja, piemēram, romieši Galijā, tad latviešu šodien visticamāk nebūtu. Kā atsevišķas ģenētiskas vienības ļoti iespējams, ka nebūtu. Cik ironiski. Apspiešana kā saglabāšanas mehānisms. Bet ir vēl kāds stāsts, kas slēpjas mūsu gēnos. Stāsts par rēgu. Par tautu, kas it kā izzuda, bet turpina dzīvot mūsos. Runa ir par līviem. Jā, par lībiešiem. Ja paskatāmies senajās kartēs, redzam, ka visa Rīgas līča piekraste kādreiz piederēja līviem, somugru tautai. Valoda radniecīga igauju un somu valodai. Tieši tā. Zvejnieki, tirgotāji, jūras saimnieki. Bet, kari, slimības, asimilācija bija nepielūzami. Līvu tauta lēnām izdzisa. Un pēdējais cilvēks, kam līvu valoda bija dzimtā, nomira tikai 21. gadsimtā. Jā, pavisam nesen. Traģisks stāsts par izzušanu. Šķietami, bet ģenētika atklāja, sava veida augšām celšanos. Lībi nav pazuduši bez pēdām. Viņu DNS ir mūsos. Jā, viņu DNS ir izšķīdis latviešos. Tāpat N1C haplogrupa, kas ir vairāk izplatīta Kurzemē un Vidzemes piekrastē, tie ir tiešie līvu mantinieki. Latviešu etnos absorbē šo tautu, kļuva par tādu kā šķirstu, kas paglāba līvu ģenētisko kodu no pilnīgas nebūtības. Tieši tā. Tātad, kad latvietis no Kurzemes piekrastes skatās jūrā, viņā iespējams runa viņa tālā līvu senču gēni. Un tas noved pie, manuprāt, visprovokatīvākās daļas šajos avotos, pie psihoģēnētikas. Ak, jā. Vai tautas raksturs varētu būt saistīts ar tās DNS? Avotos izskan hipotēze, kas mēģina izskaidrot slaveno latviešu atturību. Jā, tā ir ļoti interesanti, lai arī, protams, spekulatīva ideja. Atcerēsimies, ka latviešiem ir visaugstākais seno mednieku vācēju gēnu īpatsvars. Jā. Un mednieka psiholoģija, tā ir fundamentāli atšķirīga no zemkopju psiholoģijas. Zemkopis ir kolektivists. Viņam vajag citus cilvēkus, lai apstrādātu laukus. Viņš dzīvo ciemā, komunā. Troksnis un kaimiņi ir norma. Jā, bet mēdniekam ir vajadzīgs kas cits. Plašums un klusums. Tieši tā, mēdnieks ir individualists. Viņa izdzīvošana ir atkarīga no spējas būt klusam, pacietīgam, stundām ilgi vienatnē vērot apkārtni. Liels cilvēku blīvums viņam ir stress, traucēklis. Un hipotēze ir? Hipotēze ir šāda. Vai latvieši raksturīgā introversija, mīlestība uz viensētām, uz savu meža stūrīti? Vai tā nav šīs senā mēdnieka psiholoģijas atbalsts? Vai tiešām? Varbūt mūsu zemapziņas molekulārajā līmenī mēs joprojām ilgojamies pēc paleolīta mežu klusuma. Tātad mūsu atturība nav augstprātība vai noslēgtība, bet gan sena izdzīvošanas stratēģija. Kas klusē, tas dabū medījumu. Kas trokšņo, tas pats kļūst par medījumu. Apmēram tā. Protams, tas jāuztver kā domu eksperiments, nevis zinātnisks apgalvojums. Bet aizraujoša doma. Jā, tas liek aizdomāties, cik dziļi pagātne ir iespiesta mūsos. Tātad, ja saliekam visu kopā, pētot Eiropas ģenētisko karti, latvieši un lietuvieši izceļas kā unikāls klasteris. Mēs esam attāli no visiem pārējiem, no slāviem, no ģermāniem, no somugriem. Jā, avotos tiek lietots apzīmējums sui generis, pats savā dabā. Mēs neesam neviens, ne otrs, ne trešais. Mēs esam unikāla mozaika. Kur pamatā ir Eiropas senākie iedzīvotāji, mednieki. Jā, šo pamatu vēlāk papildināja indoeiropiešu karotāji, kas atnesa valodu, un migranti no Sibīrijas, kas ienesa savu ģenētisko līniju. Visi šie slāņi ir sakausēti vienā nedalāmā veselumā. Kā dzintars, kas izskalots krastā, no ārpuses ciets, vēstures viļņu noslīpēts, bet iekšā
sastingusi tūkstošgadīga pagātne. Precīzs salīdzinājums. Latviešu stāsts, kā to rāda avoti, ir piemērs neticamai bioloģiskai un kultūras noturībai. Globalizācijas laikmetā, kad robežas izzūd un identitātes izšķīst, šis piemērs atgādina par sakņu nozīmi. Bet tas uzdod arī vienu jautājumu nākotnē. Jā. Mēs esam noskaidrojuši, ka latviešu unikalitāte lielā mērā ir veidojusi izolācija, gan dabiskā, gan piespiedu. Ko šī dziļā saikne ar Eiropas senāko pagātni nozīmē nācijas identitātei un tās nākotnē šodien? Pasaulē, kas kļūst arvien atvērtāk un savienotāk.